Dāmas, šis ir Stefano, mūsu gids šodien. Buongiorno. Buongiorno. Mīļie draugi, Galerijā Enri. Šis turnīrs tika uztaisīts, jo šajos akmeņos ir viens minerāls. Jā, la calamīra. Tur ir cinks. Tas viss vēl darbojās? Tas ir tā kā darba kārtībā? 1970. gada taisiet ciet, un tagad, pēc tam ir muzejs, jā. Un tas cinks nerusē, un tāpēc ļoti forši materiāls. Un jūs varat iedomāties, kā pati Notre Dame de Paris, jā, Dievmāte katedrāle, jā, griezti ir pārklāti ar brīnišķīgo Sardīnijas cinku. Šis skaistums izveidojas, kad satiekas cinks kopā ar ūdeni un kopā ar gaisu. Un tie maziņi puntiņi tur, redzat Rūta un Elita, tas mazas pumpiņās, viņam ir 70 gadi. Un tad viņi ieraudzīja gaismu tuneļa galā. Kādi mums Karaibi, Seišeli? Jo tev liekas, ka tas ir pierasts, bet mums jau tāpat arī Sardīnija ir eksotika. Jā, bet ir ātrāk sasniedzamā. Jā, nav tik traki, un tu tepat vari piedzīvot, liekas, ar tā Meksikā kaut kur atgādina ar tie cilvēku. Jūs zināt, cik gadu ir šis krasts? Nezinu. Klints. 590 miljoni. Un materiāls, akmens ir tas pats kā Alpu kalniem. Tas pats. Un šī zeme ir pirmā zeme, kas iznāca ārā no jūras kopā ar Skotiju. Tā izcēlās no klints. Jā. Un tāpēc arī Sardīnijā nav zemestrīces nekad. No ko? Grazie mille! Tādi, ja kāds grib saprast, kur mēs atrodamies, kādā geogrāfiskā punktā mēs esam, 6 stundas ar laivu, ar jahtu, mēs būsim Afrikā, un tur ir Spānijā. Tur vajadzēs 2 giorni, vero? Bija ļoti forši būt šeit, būt Džerru. Es tagad turpināšu ar mīlestību no Sardīnijas, un es satikšu Rūtu un Elitu. Kad vilcies būs atpakaļ. Čau! Cik grūtā dzīve, cik sarežģītā dzīve ir būt pa mēru Sardīnijā, vai ne? Lūdzu. Tieši kāds balsojums var būt negatīvs, viss ir pozitīvi. 87 kilometri no Kaļeri, un jūs izbaudīsiet tādu panorāmu, brauciet uz šejieni, kā Bali no Balu. Jā, nē, tur augšā. Bali un Kipra, vai kā jūs teicat? Kipra un Kapri un tā tālāk. Gaidām jūs, Budžeru!